Tad es, valsts policijas darbinieks, varu apstiprināt to, ka šīs jaunietis tiecās ar ātrumu 264 km/h, kur atļautais ātrums bija 90 km/h un tika pārsniegts atļautais ātrums, tad tika administratīvi sodīts ar sodu, kas pārsniedz 500 lats. Tad šim jaunietim nav darba vietas, nav meneka apliecība, ieroča nesēšanas, izslēdz gaismu un ieplījuma ķērā. Nav nesēšanas un glabāšanas atļauja. Šis jaunietis cietās ar ātrumu 184 km/h pa Zelzovas ielu, kur atļautais ātrums bija 50 km/h. Diemžēl es, Edmunds Ziltiņš un mūsu policijas darbinieki, kas strādā Rīgā, nezinu, kā cīnīties ar šādu jaunatni. Varbūt ir arī kādi komentāri mūna kolēģim Egonam Masiļevskim. Egons, ko tu domā? Izsēdiet kamerā ārā. Egons, kā viņš pisas? Нормально едет? Да, он пиздато, блядь. Подожди, Я просто охуел. Мне сам это умер, когда...